Vējš pūš, es ceru, ka kaut ko dzirdēt. Šodien apmeklēju Kalnciemu. Šeit gan ir Kalnciema pagasta karte, bet pats Kalnciems ir rēku tur Lielupas krastā. Kas ir interesanti par Kalnciemu? Viena no retajām Latvijas pilsētām, kas ir zaudējusi savas pilsētas tiesības. Tālūk. Nu nav nekas man tāds super dišs, ko jums parādīt Kalnciemā, bet nu jā, fakts tāds interesants, kad pilsētas tiesības tika zaudētas jau 2010. gadā. Nu, īstenībā nesen, 15 gadu atpakaļ. Un kāpēc tika zaudētas, kas to lai zina? Jo Latvijā taču ir daudz mazākas pilsētas par Kalnciemu noteikti. Bet varbūt tāpēc, ka nosaukumā bija vienkārši vārds ir ciems, tas tā ironizējot. Bet nu, nieka 19 gadi Kalnciems bija pilsēta un tad pļakš, vairs pilsētas nav. Nu, tā esmu atnācis uz Kalnciema Varžu dīķu kori. Ieejas maksas bija pa brīvu. Nevarēja laist garām tādu iespēju. Balvoži arī vados sēž un klausās. Kā jums patīk? Viss normāli? Nu tā, pats personīgi esmu pirmo reizi šajā bijušajā pilsētā Kalnciemā. Bet, ja Google mapā paskatāties tur no augšas, īstenībā ir ļoti interesants tas reliefs, pilns ar visādiem dīķiem un gar dīķu malām ir mazdārziņi. Mēģināšu izstaigāt pats, bet, ja jums ir interesi, varat arī kādreiz atbraukt un pastaigāties paši.